Pilnīgi mēs visi un katrs uz šo pasauli skatāmies caur savu prizmu. No kā sastāv tava prizma? To jau tu mazliet nojauti, es domāju. Visas tavas pieredzes, visas pagātnes pieredzes, viss, kas ir bijis, un kādā ģimenes sistēmā, kādās ticībās, paternos esi audzis, tas viss ir tevī. Un caur to tu arī skaties uz pasauli. Ja tev ir bijusi super bailīga mamma, tas ir arī tevī. Ja tev ir bijusi vardarbība ģimenē, tev ir iekšā arī kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Un tieši tā tu uzskati, ka tev būs jāaudzina savi bērni, jo bez stingras rokas, ja, kā mēs zinām, nekas prātīgs jau tur neizaugs. Tas ir ļoti iesakņojies tieši latviešos. Ļoti bieži es redzu komentāros šīs te vardarbības attaisnošanu, ka tieši tā bērni izaugs par kārtīgu lietuskoku. Kāpēc tu tieši šādi domā un uzskati? Tev neviens to nav pateicis, parādījis, tu pat neesi to izlasījis nevienā grāmatā. Tā ir tava pieredze ģimenē. Tas ir tas, ka tev ir iestāstīts un iedots, ka tāpēc tu izaugi par normālu cilvēku. Tas ir par to cilvēku, kas sestdien svētdienu nepavada skaidrā prātā, jo tas vispār nav iespējams, un vēl pa vakariem iedzer kādu aliņu un visādi citādi atrod sev nomierinošu nodarbi, lai varētu aizbēgt no savas realitātes, kur tu nespēji izturēt. Alkohols nav nekas cits kā nevēlēšanās būt ar sevi un tieši tajā pašā realitātē, kādā tu dzīvo. Tu kaut ko tur ļoti nevar izturēt, un bieži vien tu pat nevar saprast, ko. Jo tas viss ir ierakstīts tavā zemapziņā. Un tas ir tas moments, kad cilvēki uzskata, ka tā ir pareizi. Un tikai tad tu būsi kārtīgs cilvēks, strādās vienā darbā, no rīta līdz vakaram un izaudzinās tikpat kārtīgi ar stingru roku savus bērnus. Nu redzi, ja tu sajūti, ka šajā kaut kas ir nepareizs, ka tu nevēlies tā dzīvot, ka tu nevēlies nodarīt to saviem bērniem, tu vari nākt pie manis, un mēs šo jautājumu apskatīsim pavisam no citas puses. Un tu izbeigsi šo vardarbību tieši šeit un tagad un nenodos to tālāk saviem bērniem un saviem mazbērniem. Ja tev tas ir svarīgi un tu vēlies to izmainīt, piesakies droši uz konsultāciju. Es parādīšu, kur tava norma ir radusies un kā to izbeigt un pārtraukt. Lai tev forša diena!